Aicinu uzskaņoties uz meditāciju pirmajam centram, pamata čakrai. Elpojam savā ritmā, lēnītēm ieejot sevī, atļaujot sev ieskatīties iekšpusē. Ieelpa tikpat gara kā izelpa. Es ļauju sev būt, lai mazliet praktizētu, mazliet paelpot, mazliet saslēgtos ar zemes centru. Un ļoti lēnām, nesteidzīgi, elpu virzām uz vēdera lejas daļu, burtiski ieraugot, kā cilājas vēders, ieelpā piepūšas kā balons, izelpā noplok. Kādā brīdī varam sākt elpot arī ar pašu pamatnīti, kas sievietēm ir starpene, arī vīrietim ir stakle. Kā tas ir ieelpot burtiski un izelpot burtiski. Un lēnītēm šādi elpojot, pie astes kauliņa parādās asniņš. Šis asniņš pieņemās spēkā, paliek zaļš, lekns, sāk veidoties par skaistu augu, kuram ir maigas saknītes. Šīs maigās saknītes lēnītēm stiepjās uz leju, līdz pārvērš par lielām, spēcīgām saknēm un ar lielāko prieku ielaužās zemē, lai turpinātu savu ceļu līdz pat mātes zemes centram. Es ļauju šīm saknēm virzīties, un pašā centrā ir viena liela galvenā sakne, gluži kā serde. Tā ir visspēcīgākā, un tā stiepjās ar vispārliecināšāko spēku, stiepjot līdzi savas malējās saknītes. Šis te centrs nonāk līdz pat zemes kodolam. Zemes kodols ir kristāls, kurā transformācija notiek ārkārtīgi ātri un vienkārši. Un šobrīd ļaujiet, lai pa jūsu centrālo asi uz kristālu virzās viss tas, kam vairs nav vieta būt. Vispirms tās ir šaubas un bailes par nākotni, tad varbūt arī šaubas par sevi, neziņa, nespēja ieraudzīt savu nākotnes vīziju, šaubas par savu piemērotību vai piederību, kaut kādas trauksmainas sajūta, to visu mēs atdodam šim te kristālam, kur tas ir ļoti skaisti, turpat uz vietas visu pārveido un atpakaļ pa to pašu sakņu sistēmu mēs ļaujam sevī ieplūst jau pavisam citām enerģijām. Tām ir cita vibrācija, cits siltums, cita kvalitāte. Uz augšu virzās šī mātišķā enerģija, ka es esmu rūpju vērts, par mani gādā, mani ved. Man šeit ir vieta, man šeit ir tiesības būt, un es esmu pelnījis vislabāko, kas man ir paredzēts. Pasaknīt uz augšu nāk miers, drošība šajā ķermenī, drošība šajā dvēselē, šajā laikā, šajā laikmetā, starp šiem cilvēkiem un šajā vietā. Es uzticos, es ļaujos, es vēroju. Uz augšu nāk arī ticība, kaut kāda tāda lēna, patīkama būšana, arī tāda piedzīvojuma garša, iespēja ļauties visam, kas nāks. Pa saknēm tas viss nāk augšā. Tā ir kā mēs šobrīd pamēslojam zemīti, ja mūsu iegurnī bija zeme tāda varbūt sastāvējusies un pat varbūt purvaina vai sausa kā smiltis, tad šobrīd šīs barības vielas ienāk īstajā brīdī, lai šo te pamatnīti padarītu tādu auglīgu un ļoti, ļoti dzīvelīgu, vitālu
iegurņa paplašināšana notiek caur atbrīvošanos, un visa pamatne piepildās ar patīkamu dzīvības enerģiju, kurā ir ļoti daudz prieka par esošo brīdi. Iespēja būt šajā stāvoklī, nedomājot, kā būs rīt un parīt. Tas ir tas, ko mūsu pamata čakra var šobrīd piedzīvot. Enerģija ir silta, maiga. Sajūtiet, kā tā maigi virzās pa jūsu pamatnīti, nostiprinās, un visas šīs enerģijas pakāpeniski atpakosies, pakāpeniski virzīsies arī uz augšu, caur citiem centriem, aiznesot vajadzīgo informāciju līdz pat augšai. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai savu muladhāru balansētu nepieciešamības gadījumos.